Sveicināti atkal! Šobrīd atrodos kopā ar vienu no meitenēm, kas piedalīsies BTA organizētajā autorallijā. Tātad tā ir Vineta Kuprašova, neviens cits. Sveika, Vineta! Čau! Kādas ir sajūtas? Mēs atkal esam šeit, atkal esam šajā Žigulītī. Jau ir pagājis viens vesels liels gads. Kādas ir tās sajūtas? Kāda ir iespēja? Kādas ir apņemšanās uz šo nākošo ralliju, kas norisināsies sestdien, 10. martā? Tu nē, baigi labā sajūta īstenībā. Man patīk tas mikrofons vienkārši iespārviņš. Un baigi slidens, man tas nepatīk. Un es ceru, ka viss būs baigi štokos. Bet nē, ja godīgi, baigi daudz ekipāžas būs šogad. Kādā gadījumā vairāk nekā iepriekšējo gadu. Vai ir kāds konkrēts cipars? Vai ir varbūt kāds konkrēts skaitlis, cipars? Cik tas ir vairāk? 100, 200? 300 ekipāžu piedalīsies tātad nākošo sestdienu. Meitenes kā minimums. Jā, pagājušo gadu mēs jūs iepazinām kā meitenes, kas bija Žiglās ar Žigu. Kāds ir šogad? Kāds ir komandas nosaukums? Varbūt ir mainījies vai ir palicis pats? Un kāds ir koptēls? Kāds ir tēls? Kurš vēlēties idejas? Es jau redzu, ka ir cepures un pižiki. Nē, idejā komandas sastāvs ir nedaudz mainījies, bet tāpat viss būs Čigulīkā. Komandas nosaukums ir palicis tas pats vecais Žiglās ar Žiku. Tomēr, ir jāparāda arī, kad ar Žiku var ritīgi iemīt dzīdā. Gāzes pedālīti aizbraukt pat labāk par dažu labu jaunu mašiņu, ja? Un pa dreskodu mums bija domas dalījies, bet beigās mēs nonācām pie secinājuma, kad mums vajag visām pižikus, jo pižiki to ir godē. Kā zināms, pižiki ir siltums tāds riktīgs plašais, te mums ir tādi mēli zābatiņi, pārādīgi baigi grūti šobrīd ir, bet jūs redzat šos zābatiņus, ja? Jā, ļoti skaisti, es jau ievēroju. Un kur mēs šobrīd dodamies? Es zinu, kad brauc līdzi gan stūrmanim, gan pilotam līdzjūtei. Vai arī šī ekstra ir iespējams šogad, vai piedalīties var arī līdzjūtei šī procesā? Mēs šobrīd braucam pie Madušas un Ilzušas, Madu un Ilzu, precīzāk sakot. Ilzīte šobrīd ir apslimusi, tāpēc viņa ar mums nebrauc šodien. Mēs šobrīd braucam tikai pie Madus. Nē, protams, Ilza arī tur mājās, bet viņa nebrauks ar mums tālāk ceļā, jo viņa ir saukstums. Tātad šobrīd Tātad labs pilota, kas nemāk pat ielikt ātrumā. Tas ir. Tātad gaidīsim Madi, gaidīsim Ilzi, protams, bet tad mēs tiksimies mūsu nākošajā vietā, kur es no meitenēm noskaidrošu un vērošu, kāds tad ir viņu koptēls un mērķis šinīs